Nu, aizbrauksim šodien no Kāpām līdz Pludmalei. Paskatīsimies, pa kādu ceļu mēs braucam, vai mēs normāli varam tikt nesalaužot mūsu automašīnu līdz jūrai. Braucam. Jā, kur ir pēdējā autobusa pietura, Kāpas, un tad no šejienes cilvēks ar kājām var iet pa šo pusi, pa to pusi. Bet, ja mēs braucam ar mašīnu, faktiski vienīgais veids, kā tikt līdz jūrai, ir izmantojot šo ceļu. Nu, ceļš ir diezgan grubuļains, ir diezgan liels šķembas akmeņus ceļa. Pavasarī īpaši grūti pārvietoties pa šo ceļu. Viņš nav nosvaltāts, malas īsti nav arī izpļauts. Lūk, pa ceļam arī viens automobīls nodedzis. Nu, izskatās ļoti seriāli, jāsaka godīgi. Esiet sveicināti BMW pasaulē. Acīm redzot, pašvaldība nav spējusi viņu aizvākt no šīta ceļa. Nu, te noteikti var salauzt savu mašīnu. Atkal vairāk ceļu priekšā, nevar īsti saprast, pa kuru jābrauc. Nu, labi. Vēl te vietēji iedzīvotāji ir īpaši nepārvietojās ar saviem automobiļiem vai kaut vai ar velo. Velo tikt līdz Pludmalei ir ārkārtīgi sarežģīti arī tādām bedrēm. Man liekas, te mierīgi varētu ierīkot kādu veloceļu. Automašīnām pat te nebūtu jābrauc. Nu, te atkal kaut kāda vairāk krustojumi. Nevar saprast, kur jābrauc. Nu, bet laikam ir laba ziņa. Mēs esam pietuvojušies finišam. Stāvvieta šeit ir, bet stāvvieta arī īsti nesakopta. Nu tā, esam atbraukuši. Tāds bija mūsu ceļš. Slikts, bet pašvaldībai būtu kaut kas jādara, lai to sakārtot.